Šis man ir tas. Man ir viss kaut kas. Čau! Februārī ir... Kur man rāda datumu? 18. februāris. Pirmais pieslēgums, jo agrāk nebija ko rādīt. Nedz arī bija laiks. Pabeigtu darbu man kā par brīnumu. Nu labi, beigsim ironizēt. Jā, pabeigtu darbu man nav. Man ir minimāli, kā viņu sauc, procesa darbi, ko atrādīt. Bet ir dažas lietiņas, sauksim tos īstajos vārdos, gribuļi, par kuriem es gribu parunāt un vēl parādīt jums foršas lietas. Manā izpratnē foršas. Labi, tātad pirmā atskaite ir izvilku pagājušā gada. Nē, īstenībā tur daudz stāsts ir ilgāks. Bija jaka. Man te valdziņi nojuka. Kāpēc man nav štoperu? Vienu momentu. Pagājuši gadu es rādīju kaut kādā brīdī kokvilnas džemperi, kuru es izārdīju, un tad sāku par jaunu, jo man tur viss nebija labi. Un tad es apstājos, jo sapratu, ka tagad jēgas arī džemperi nav, jo piemērīt nevarēšu ar lielu vādaru. Tad arī gan jau, ka varētu, bet anyway. Jā, tad es paņēmu un uzadīju baigi labo stāvu daļu. Reku, te bija marķierītis. Te es biju. Reku 10 cm no paduses. Un tagad piedīju vēl šitik teik daudz klāt. Neslikti, bet, liels adatas 4 mm. Resna dzīja vienkārši uz riņķi. Ādi. Un jā. Kas man te vēl ir? Man ir viena piedrukne. Otra man ir gandrīz, ja godīgi es neatceros, kur es apstājos. Man vēl nav bijusi iespēja sakārtot savas domas. Kur paskaties, man te melnu grūti parādīt, bet gandrīz, jau var pabeigt piedrukni. Bet ir jāapsēžas, jāiedziļinās, kādus noraukumus darīju, lai dabūtu identisku. No pārpalikumiem man vēl ir 2 diezgan lieli kamoli, un tad ļoti daudz maz melni. Bija kā, džemperis principā derēja ok, izņemot to, kas spieda kaklā un spieda padusēs. Es, protams, rēķināju tos valdziņus no tā oriģināla, un baigi tālu es, man liekas, neaizgāju no tiem valdziņiem. Tāpēc, manuprāt, stāvam būtu ar to būtu jāpietiek. Ir varbūtība, ka man kaut kur ir saglabājušās lillādzijas pārpalikumi, jo šaubos, ka es toreiz, kad adīju pirmo reizi, izadīju pilnībā visu. Bet es to momentu neatceros, jo tas bija paīgi daudz gadus atpakaļ. Bet varbūtība, protams, varētu būt, ka tonis mazliet atšķirtos, jo šī ir, tā teikt, recycled jau dzija un daudzreiz nesēta un mazgāta un tā tad būtu neaiztikta. Principā tā, skatoties krāsa, liekas, ka nekur nav pazudusi, bet varbūt tomēr ar
svaigu dzīvi būtu atšķirība. Tāpēc plāns ir to kaut kad drīzumā atrast, un stāvdaļā es to nevarēšu. Stāvdaļā tā izsēju uz daudz vairāk. Bet, kā jūs redzat, man ir baigi tīzlis kakls šobrīd, kaut kāds galīgākais vēja izgriezums. To vēja izgriezumu es taisīju, jo... Nē, tas nav vēja izgriezums, nepārprotiet mani. Jo es citādāk nemāku vadīt žakardu, intersiju. Tas ir adīts vienā gabalā. Sākot nebija pa daļām. Tas man arī nepatika. Bet, lai dabūtu citas krāsas piedurknes un citas krāsas pašu stāvu, es adīju turpat pakaļ, līdz atdalīju piedurknes, un tāpēc man te ir tāds caurums. Jā, es vēl te pieliku klāt dažus valdziņus, jo es gribēju uzadīt tādu kā polo krekla, tādu kakla to tur. Bet man liekas, man liekas, kaut ko baigi sačakarēju. Un šaubos, ka tam tā tagad ir jāizskatās. Bet aptuveni man galvā ir plāns, kā to salabot. Izskaidrot šobrīd noteikti to nevarēšu, tāpēc labāk izdarīšu un tad parādīšu. Bet, jā, doma ir tad, ja man ir, kā viņi sauc, pārpalikumi no oriģinālās dzīves, tad to uztaisīt no tās, jo tad tas tik un tā būs citā blīvumā, jo, man liekas, paņemšu mazāks adatas, lai tas izskatās mazliet tā kompaktāk. Jau tā izcelsies, un tad mazliet cits tons, manuprāt, būs ok. Un tad pārējo aizlaist stāvā. Ja man tomēr nav pārpalikumu, tad es nezinu, ko darīšu. Es atkal pazaudēju valdziņus, hidrit vai kociņu. Domāšu. Es būtu jāpamēra, lai saprastu, kā tas izskatās. Vot. Bet kopumā, jā, man ja ņemt no mugurpuses, vispār ļoti forši. Ko es vēl te izdarīju? Es te ielaidu krūšu, kā viņas sauc? Darts, angliski. Es mazliet rīsējām kārtām pamodificēju krūšu daļu, tā lai krūtis ielien, bet tad nav tā, ka pa daudz baldziņu, pa daudz auduma ir visā pārējā stāvā. Es izmantoju nezinu kādu īso rindu paņēmienu. Tas ļoti izceļas. Ļoti izceļas, tas ir tā, priekš manis. Un, protams, ja es jums to iebāzīšu kamerā, un ko es, protams, arī izdarīšu. Tā. Jā, viens neko neredzu pat. Te var redzēt kaut ko. Šobrīd viss ir bumbuļains, jo tas ir adīts ar to, izārdīt dzīvi. Bet, zini, vispār, varbūt nemaz tik traki nav. Kad tikko bija uztaisīts tāda bāze, respektīvi, kaut ko sačakarēju tajās īsajās kārtās. Es nepareizo paņēmienu izdarīju, kaut ko nepareizi izdarīju. Līdz ar to baigi izceļās. Bet, no otras puses, ja tas būtu šūts, audums tāpat redzētu tās vīles, iešūles. Tā kā, nav tas trakākais. Piedurklis, jā, nebūs gluži mans iemīļotākais garais variants, būs kaut kāds, man liekas, necepts, nevārīts. Bet es parasti uzrotu tās diezgan augstu šajā džemperī, vismaz, kad pirms tam valkāju, jo tur arī bija īsāks piedurklis, man arī nepietika dzīves. Šitai dzīvei točna nav pārpalikuma, tāpēc, ka
bija. Un pietiekami daudz, bet es tos jau izlietoju citā projektā, tāpēc, jā, ir kas ir. Ar tiem mazajiem kamolīšiem iespējams, es pat varētu pagarināt, bet, respektīvi, uzvadīt šito līdz šitam variantam, un tad apskatīties, kas man paliek pāri, un varbūt izrādīt šito, bet varbūt tam gluži nav nekādas jēgas. Bet, nu jā, jāsāk ar to, kas to pamērīšu. Bet kopumā man ļoti patīk. Ja man izdosies to katlu apspēlēt tā, kā man tas ir manā prātiņā, būs ļoti vareni. Tas ir koklonas džempers, ļoti smags, ļoti biezs, bet patīk. Jā, vot, tā ir mana pirmā atskaita, jā. To es baigi ātri uzvadīju, principā tieši sāk februārī to gabalu un viss. Ok. Dzīvo manā 3 vēržu somiņā. Tālāk. Atskaite par manu Romantasy šalli. Nav ko daudz rādīt, ja pavisam godīgi. Tadarā. Pumpiņa rasasā. Tātad pagājušreiz man šķiet, es jums parādīju to momentu, kur es tikko beidzās, jeb sākās taisnā daļa. Tas ir šeit, kur man es turu, un es šitik tā esmu noladījusi. Vairāk pa sprīdi, bez maz vai, man patīk, kas te top, bet nemeloši, man jau apnikā dīti. Kamēr tā auga plašumā, par tiem pieaudzējumiem, tikmēr bija baigi interesanti. Aug. Un tad, kad tu vienkārši parastajā taisnajā gabalā, ir mazliet tā, ka man apnika. Bet nav slikti, ir forši, man patīk, es ādu. Galvenais, ka patīk, kas top. Un galvenais, šobrīd tā ir tāda diezgan tāda šauriņa, bet pēc bloķēšanas tā smuki atvērsies, es domāju, izstaipīsies, ja es kārtīgi noformēšu, protams. Un vispār būs baigi forši, jo tie visi caurumiņi atvērsies mazliet vairāk. Bet, adās diezgan lēni šobrīd man, jo tomēr te ir jāpievērš uzmanība. To es dragāju, varēju runāt, varēju acis aizvērt un viss ir normāli. Te tomēr ir jāseko līdzi, kad tev krāsa mainās. Jo tiklīdz es iesācu kaut ko televizoru vai kaut ko citu daru, kaut arī man liekas, ka es pievēršu tam uzmanību. Pēkšņi bum, kad bļāviens piec kaut kādu gaišu zilu valdziņu. Un andu. Bet, jau kūlīšas esmu iemācījušies tīt pietiekumi ātri. Tāpēc, tas, ka vajag to uzmanību, kuras man pēdējā laikā, ir ļoti maz. Tāpēc tā mazliet bremzējas. Bet jā, kamolītis vēl ir pietiekoši liels. Tā kā tas ir vēl viens mans, tā teikt, procesa darbs. Tā. Kas vēl? Procesā man principā vairs nekā nav. Man ir tikai... kur bija? Rādīju jums tās 5 konusus. Ko es izdarīju? Es uzvadīju mazu paraudziņu. Jā, es parasti paraudziņus neēdu. Es ādu tad, kad es nezinu, kas tas sanāk. Kā šajā situācijā. Vod. Sanāk kaut kas šāds. Ignorējiet manus nagus, man visi nolūza. Labi, ne visi, daži. Viss maniķis ir krimināls. Bet, vod. Sanāk šitāds te raibolītis.
ādu es ar 4,5 adatām. Bet, manuprāt, ir mazliet par plānu. Ne par plānu, par irdenu. Jo 4 man ir šeit. Nē, kas man te ir? Te man ir 3, tur man ir 4. Šitajā džemperī man ir 4. Baigi negribējās skrūvēties. Jā, 4,5, manuprāt, ir pa daudz, bet 4, manuprāt, būtu tīri ok. Jā. Priekš kam? Vēl neesmu izlēmusi. Bet vai patīkams tāds atkal kokvilnīgs audums materiāls sanāktu. Kādam vieglam džemperītim. Negribētos, nav tiešām nekāds, es arī neatrastu, man liekas, būtu jāmēra blīvums un jāmeklē, man liekas, es kaut ko, ja es adītu vienkārši uz dūlo, iespējams, šāda te principa, tas ir apaļais teilis, kurus vienkārši kaut ko uzmet, papildini, palielini, paplašini, palielini valdiņu skaitu, kas tur čīkst man, un atdevu piedurknes. Šitam ir īsās, bet šitam varētu ar tādu, tas audums liekas, ka būs baigi tāds smuks un tāds diezgan vīgs, un varētu tāds smuks tāds, varbūt, platās piedurknes. Kaut kas hipijum. es nezinu. Saku, man galvā viss iztēlojas baigi forši vienmēr, bet pēc tam to dabūt dzīvē nevienmēr sanāk. It kā būt, jā. Kaut kāda var būt, bet, tas tomēr aizņems baigāko laiku, un tas būtu čakars, un kād es pie tā piesēdīšos, es tiešām nezinu. Bet, jā, kaut kas tam līdzīgs man ir iespējams. Tā, ko mēs vēl varam? Nobeigumā es jums parādīšu 2 šķeteres. Tās ir vienādas, bet 2. Tur ir Te ir jābūt tencelim, kas ir, te ir ļoti maigs tāds spīdumiņš, tāds, ka faktiski to nevar redzēt. Rakstīts 20%, bet es esmu akla. Ir mazliet, jā, tāds. Mazliet. Anyhow. Šitas ir no vecajiem labiem Knit-Crate laikiem. 80% Superwash Merino un 20 Tencel. Kas ir Tencels? Pagaidi. Labi, tas ir galīgi ne tas, ko es sākumā domāju. Tas tas pats, kas modāls atkal sākas. Es tā nevaru atcerēties nekad. Ok. Viņš ir mazliet spīdīgāks. Ne spīdīgāks, nav tā kā tiešām lietutiņš un spīguļi un tāda garā, bet viņš piedod tai dzīvē tādu mazu glancējumu. Vot, kas ir tencelis. Man jālikās, ka viņš ir vairāk spīdīgs, bet nē, viņš vienkārši iedod to glancējumu dzīvē. Vot, tātad. Man ir šitas. Un te ir, kur te ir? Kas te ir? 320 metri 100 gramos. Negluži zeķu dzīve, negluži DK. Kaut kas pa vidam. 200 grami. Vot, un tagad mans jautājums ir, vai man ar šito saliekot kopā
pietiktu vēl vienai biežu jakai. Un, ja pietiktu, vai man pietiktu laika un enerģijas un attention, lai uzadītu dēliņam krustabu jaku. Outfitu. Nu, obviously jaku. Tas ir jautājums. Par šito man ienāca prātā doma vakar vai aizvakar. Redz, ka nekur tālu neesmu tikuši. Varētu vismaz kūciņās satīt. Varētu vismaz uzadīt mazliet, lai saprastu, kuru izmēru man adīt, jo tas atkal netrāpīs blīvumā. Tāpēc būs jāņem kaut kāds atkal random izmērs un jācer uz to labāko. Bet tā jau būtu diezgan forši. Viņam tāds balts bodijs un tāda baltiņa ar ziliem krikumiņiem jaciņā. Viņš jau man jebkurā gadījumā izskatās dead cute, bet šajā kombinācijā, man liekas, būtu baigi smukiņais. Bet varbūtība, ka ar to nepietiek, ir liela. Jā, gribās. Stulbākais ir tas, ka es jūsu, kā viņu sauc, atbildes neuzzināšu laikus, jo šis iznāks februāra beigās, jau tam ir jābūt gatavam. Labi, vārdu sakot, tas ir viens mans gribulis. Vēl gribēju parādīt dažus gribuļus, bet tie tādi, vienkārši, kas man patīk un ko es pēdējā laikā esmu ieraudzījusi. Pirmais ir šitais džempers. Un šito džemperi es redzēju seriālā. Angļu seriāls Misfits, diezgan vecs jau. 10 gadu gandrīzē. Obviously, nopirkts veikalā noteikti šūts. Es nezinu, kāpēc, bet man šausmīgi patīk. Patīk strīpains, patīk melnbalts un patīk tāds interesantais adījums, konstrukcija, nezinu. Prasīju Gintē, lai viņi man uztais aprakstu, bet viņi man netais, jo pārāk vienkārši. Ja pārāk nepriekš manis. Bet, jā. Tas ir viens mans gribulis. Tad ir šitā kleita no Kolibri. Ej tu nost. Es to redzēju pagājušā gada vasaras beigās, varbūt rudens sākumā. Vēl apraksts, man liekas, nebija izgājis, vienkārši uzlēca Instagramā. Tā sulīgajā sarkanajā krāsā, ārprāts. Domāju, super, tieši priekš jaungadu vakara nakts. Šausmīgi patīk sarkanājs, bet jau vēl tādā manā sulīgajā zilajā krāsā, ārprāts, tas būtu vienkārši fantastiski. Es nezinu, vai man piestāvēt. Man liekas, es atkal izskatījos pēc kaut kādu ietīta cīsiņu. Bet, izskatās vareni, manuprāt. Vot. Man bija vēl kaut kāds gribulis, es jau neatceros. Man te kaut kur ir pierakstīts. Vienu momentu. Vēl man ir hudijs no Buklē dzīves. Man vispār šausmīgi gribas... Vot, ko es gribēju pieminēt. Public announcement. Labdien, mani sauc Ivana, un es neesmu nopirkusi dzīvi kopš novembra 2024. gada. Ir bijis tik ilgs laiks. Vairāk kārt ir niedzējuši nagi. Bet ir izdevies noturēties. Primāri nebija par ko pirkt. Tā arī īsti nevajadzēja. Bet, jā. Tagad arī īstenībā nevajag. Bet tā gribas nopirkt dzīvu.
ej, tu nost, tas ir vienkārši, dā, mani krata. Bet es nezinu, ko pirkt. Un tagad pēc tik ilga laika liekas, ka es nevaru nopirkt jebkuru katru kamolus 4, vai tam jābūt tādam īpašam. Tā kā nevainīgi otru reizi zaudēt, ne jau ar kuru katru dropsu, jo tā kā negribās nopirkt, gribās kaut ko tādu foršāku. Varbūt spīdulīšus tai kleitai. Nezinu. Bet, bāc, tā gribas nopirkt. Es kā paģīpšu no laimes, kas kaut ko atkal nopirkšu. Tas bija tāds maziņš iestarpinājums. Vot, labi. Pirmajam pieslēgumam laikam pietiks. Redzēs, kā pārējais mēnesis ritēs. Čau! Čau, labdien! Otrais pieslēgums. Pēdējais. Viss, februāris jau galā. Bet es te mazliet kavēju. Burtiski uz 2 minūtēm, jo nekas īpaši nenotika. Man ir pabeigts darbs, bet man tā jau vairāk nav. Esat mazas smukas zeķītes. Tās tika uzdāvinātas ģimenes draugiem, jo viņiem tikko piedzima bērniņš. Un izrādās es uzdevu mega liela zeķis, bet viss kārtībā, uz izaugsmi, viss kā nākas. Bet, jā, tas mans... Nē, tas nav mans vienīgais pabeigtais darbs. Es tikko atkal gribēju samelot. Foršākais un lielākais, ar ko es lepojos, ir mana, jo ņemot vairāk, ka šī mana radošā atskaite, viss, kas manuprāt, ir radošs, es ar to gribu atskaitīties. Un pats galvenais pabeigtais darbs, ja ne šitam mēnesim, šitam gadam, ir mana stepētā sega. Tā gluži nelien šitajā ekrānā, bet, es varbūt parādīšu mazliet labāk, vai arī bildi ielikšu. Jā, ar vīru vlogā stāstīju, ka perfekcionisma man nav, un principā šī sega tiks, tā teikt, piedzīvos daudz ko. Un tā jau ir apvemta 2 reiz. Par siekalām es vispār nerunāšu. Bet tā kā tu darāiba, neko īsti nevar redzēt. Ir daži nenormāli seksīgi momenti, kad viss sakrīt tik perfekti, ka perfektāk vienkārši nevar būt. Ir daži, kur te bija? Kaut kur bija viens pats kriminālākais, tā kā dzērumā būtu, labāk nošūts. Bet, un otra puse ir šāda. Vienkārši parasts caudums, bet ar smuku rakstiņu, jeb mūsturu. Apmali es baigi uz nahaļavu. Es pilnībā aizmirsu, bet es jau tik ilgi šito čakarēju, ka man jau bija vienalga, ka tik sašūs kopā, ka tik neārdās. Un no tālum izskatās ok. Jā. Varbūt no šīs puses, tad nav melns, ir tad tumši zils. Varbūt no šīs puses ir mazliet tā kā daudz kontrasts, bet no šitās puses tur ir tāda krāsiņa tā kā detaļās, tāpēc es izvēlējos, šito. Bet kopumā perfekts izmērs, tagad spēlēties uz vēderiņa un tā tālāk. Bet snaust nevaru, jo man ir jāsāk otrā sega draudzenei. Tā ir tūlīt, kuru katru mirkli būs bērniņš, un tāds kaiti man ir mazs palicis, lai to uzšūtu un nosūtītu uz Angliju. Tā kā jā, tas ir mans otrais pabeigtais darbs, un par šito man liels prieks. To beisbola džemperīti es neesmu pakustinājusi. Šalli ar to romantiziju mazliet esmu, bet
reāli radīt nav ko. Un tās šķeteres, tā jakai, ko es ļoti gribēju iesākt, un principā jau bija jāpabeidz, es tik tālu tiku. Tā kā, jūs varat nojaust, kā jakai nebūs būt, jo man tagad ir mazāk kā, 2 nedēļas, lai pabeigtu jaku. Nē, nebūs. Atradu vienkārši uz humpalām jāaiziet kaut kas jānopērk, bet šitā varētu kādas biksiņas uztaisīt. Bet atkal, pie mums ir pavasaris, gandrīz. Moš, neko šobrīd tādu adītu nevajag. Varbūt vienkārši jāpagaida. Nē, adīt jau var, bet vienkārši kaut ko lielāku. Jā, vot. Tā kā jā, tas ir mans februāra nobeigums. Vairs man nekas nav rādām un stāstāms. Ja šitas rakurs ir tāds, tāpēc, ka man nebija laika neko uzstādīt. Viss marts sākās. Jā, kā būs, tā būs. Tad jau redzēs. Lai jums jauks pavasaras laiks. Tā!